bērnās gan šo te, protams, ka drošības nolūkos daudz nepraktizē, tomēr tas īstenībā tāds, ja mēs domājam no tādas piesātnējuma skatījuma punktu, tas īstenībā labāks variants. Un, ja, protams, ka nevar tādu variantu, tad tas otrs variants ir šīs te kastītes, kuros salikt, un lai tas viss izskatās tā organizēti. Un bērniem arī vieglāk ir organizēt, ja viņi ir tādā organizētā telpā. Un, ja tā telpa ir tāda vairāk haotiska, tad bērniem ir diezgan grūti modelēt kārtību, ja telpa pati par sevi to neliecina. Tāpēc arī jārūpējas par to, lai tā telpa ir tāda harmoniska un patīkama. Un kad ir tās zonas sadalītas, kur ir tā lasīšanas zona, piemēram, šeit redzēt krēsliņš ar galdu, un tad ir tāda lasīšanas zīmēšanas zona, un tad blakus arī plauktā redzēt, ka ir arī piedurumi, un te ir tāda virtuvīte arī kultņi, kas, lai spēlētos, un pārģērbšanās drēbes, šeit savukārt tāda spēlēšanās un tā, kad ir tās zonas sadalītas.